Labdien! Es esmu Evija Mirķe, Rīgas Tehniskās universitātes pētniece un mācību centra Kopā augam vadītāja. Vai jums ir bijis kādreiz situācija, kad aiziet uz kafejnīcu ar draugu vai draudzeni, gribētu tā forši pasēdēt, bet kaut kā tā nevijās tās sarunas. Uz galda ir telefons un agri vai vēlu rokas sniedzas pēc telefona paskatīties, vai nav kāda ziņa. Un ja vēl iepīkstās un tiešām ir tas paziņojums, tad ir jāpaskatās. Bija tāds pētījums, kur 300 cilvēki tika aicināti doties vakariņās kopā ar draugu. Pusei no viņiem pētnieki brīdināja, ka tiks atsūtīta īsziņa, lai telefonu tur tuvumā. Tie cilvēki, kuri bija telefonu turējuši tuvumā un gaidījuši šo īsziņu, viņiem nebija saruna likusies tik interesanta, un viņi kopumā nebija tik apmierināti ar šo tikšanos. Bija līdzīgs pētījums arī, kur 30 nepazīstamiem cilvēkiem aicināja sarunāties, un uz galda bija telefons. Tad tie cilvēki, kuriem telefons bija redzeslokā, viņiem savs sarunu biedrs bija licies mazāk uzticams un mazāk empātisks. Kādā citā pētījumā universitātes studenti, kopskaitā 500, iesaistījās, lai pārbaudītu viņu atmiņas un koncentrēšanās spējas un to saistību ar mobilā telefona klātbūtni vai klātnēsamību. Pirmajai grupai studentu telefons ar izslēgtu skaņu atradās kabatā. Otrai grupai telefons bija uz galda, trešā grupa telefonu bija atstājusi citā telpā. Tiem, kuriem telefons bija kabatā, viņi bija daudz izklaidīgāki par pārējiem, viņiem bija ļoti grūti koncentrēties. Tiem, kuriem telefons bija redzeslokā, arī par apmēram 20–30% bija samazināta koncentrēšanās spēja. Ja jūs esat kafejnīcā un blakus ir telefons un jūs viņu redzat, tad arī uzdevums smadzenēm nekoncentrēties vai nelikt domāt par šo telefonu. Iztēlojieties, es jums tagad saku, nedomājiet par rozā ziloni. Jautājums, cik daudz no jums tiešām spēj nedomāt par šo rozā ziloni, jo tajā brīdī, kad mēs sakam nedomā par rozā ziloni, prātā ir tikai un vienīgi rozā zilonis. Tas pats notiek ar mūsu smadzenēm brīdī, kad mēs sakam nedomā par to telefonu, kas ir nolikts uz galda, tev pretī sēž draugs vai draudzene, parunājam, beidzot esam satikušies. Tas nav iespējams. Smadzenēs visu laiku viens sektors būs aizņemts telefonam. Šajos piemēros, ko es jums pieminēju, ir minēts viedtārunis, taču kopumā nav nozīmes, vai jūsu redzeslokā ir viedtārunis, kāda planšete, datora ekrāns vai televizors. Jebkurš no šiem ekrāniem novērš uzmanību no darba, kas jums veicams, vai arī no sarunas. Starp citu, vai zinājāt, ka apmēram 40% cilvēku būtu gatavi uz vienu dienu palikt bez savas balss, nekā bez sava mobilā telefona? Komentāros ielikšu saites uz dažiem no šiem pētījumiem. No jums savukārt gaidu komentārus par to, ko jūs vēlētos uzzināt kādā no nākamajām zinātnes 5 minūtēm. Uz tikšanos!